Ja tev ir tik sūdīgi, ka tu beidzot saproti, ka tev kaut kas būs jādara par to, kā tu jūties, ka tu ikdienā vairs nevari izturēt šo te stresu, kas tev spiež nost, un tu jau esi gatavs nākt pie manis uz konsultāciju, lai saprastu, kā no tā varētu tikt vaļā, tad tev ir arī jāsaprot vēl viena ļoti svarīga lieta. Nebūs tā, ka tu vienkārši varēsi atbrīvoties no stresa, no visādām sajūtām, kas tev traucē vienkārši dzīvot un elpot, un tajā pašā brīdī tu saglabāsi visu iepriekšējo dzīvi tādu pašu, kā tā ir. Visi vecie draugi, tā pata vecā vieta, tās pašas ieražas un viss tam līdzīgi. Tā tas vienkārši nevar notikt. Tev ir jāsaprot, ka vienmēr būs kaut kas jādara un iespējams diezgan kaut kas krass. Tev iespējams būs jātiek vaļā no esošajiem draugiem. Varbūt būs pat jāizslēdz kāds cits cilvēks no savu vispār loka. Varbūt būs pat jāpārvācas kaut kur citur. Vai kaut kas tam līdzīgs jādara, ko tu pat uz to brīdi iedomāties nevar. To tu tikai sapratīsi tad, kad sāksim strādāt kopā un atbloķēsim pirmās sajūtas, kas tev traucē vispār redzēt un just. Un tad tu jau sapratīsi, kur tieši tavs ceļš ved. Jo līdz šim te brīdim tavā dzīvē tu vienkārši skrien kā vāveri pa riteni. Tu pat nejūti sevi iekšā, jo tas stress un viss tās sajūtas to vienkārši traucē tev izdarīt. Tev nav īstas saiknes pašam ar sevi. Tā tad vēlreiz atkārtoju, kas ir ļoti svarīgi. Tev ir jāsaprot, ka būs jādara pašam viss kaut kas. Un bieži vien tas būs ar nedaudz piespiešanos, jo tas būs grūti. Kaut ko izmainīt mums dzīvēs vienmēr ir grūti. Tas nekad nenāk tā te super viegli. Ar to ir jārēķinās. Bet tev ir principā divas izvēles. Vai nu tu paliec tur, kur tu esi, dedz ārā, dzīvo savā stresā, sliktajās attiecībās, visu laiku kaut kas traucē, cilvēki tev pārmet, tu nevari visu uzspēt un liekas, ka viss tev plēš uz pusēm un paliec tur, kur tu esi. Tāpat iedzer brīvdienās ar čomiem, uzcep šašliku un paskaties hokeju un viss ir ok. Bet pamosties pirmdienas rītā, vai svētdienas rītā ar sāpošo galvu, un tu saproti, ka nav ok, un nevar tu tā turpināt. Un katru šitā te nedēļu viens un tas pats. Tā kā, jā, vai nu tu tur arī paliec un dzīvo šitajā te valna riņķī, vai arī beidzot pasaki, nē, es esmu gatavs darīt jebko, lai tikai tiktu no turienes ārā. Un ir jāsaprot tātad, ka tas jebkas, kas tev ir jābūt gatavam darīt, būs iespējams daudz kas. Tas nebūs tikai atnākt pie manis uz sesijām, ritīgi izraudāties, izlaist ārā visas dusmas, aizvainojumi, visādas emocijas, kas tev ir iekšā sakrājušās, kuras tu pat neapzinies, jā? Un tad, būs vieglāk kalpot un darbiņš izdarīts. Nē, bieži vien tas smagākais darbiņš ir darīt lietas īstajā dzīvē. Tad, kad tev tagad ir beidzot tās īstās sajūtas iekšā, ka vairs tie bloki nav, tu vari just, tad tu beidzot sāksi sevi dzirdēt un saprast, tātad man īstenībā ir jāpārtrauc šitās toksiskās attiecības ar saviem vecākiem, piemēram. Viņi mani kontrolē un neļauj dzīvot. Un man ir jāpārvāc dzīvot varbūt uz citu pat pilsētu, lai būtu prom no visas tās vecās vides, kas man nemitīgi burtiski tā kā velk apakaļ. Vai ne, tur pat čoms dzīvojas tur, piekdienas vakarā jau gaida barčikā un tam līdzīgas lietas, vai ne, varbūt fiziski aizējot vienkārši prom no turienes. Tu dod sev iespēju sākt elpot, sākt jaunu dzīvi, jaunas rutīnas un visu jaunu. Varbūt tieši tavam ķermenim tas ir vajadzīgs tavai būtībai. Un tagad tu to nesaproti un nejūti. Bet, kā es jau teicu, to tu sajutīsi jau pašā sākumā, kad mēs sāksim strādāt, izstrādāsim pirmās sajūtas, pirmos blokus, un tad tu jutīsi, tā tad man tas būs jādara. Bet jādara būs. Tur nav divu domu, tur nav divu iespēju. Vai nu darīsi, un tiksi tur, kur tev vajag, un izmainīsi savu dzīvi, un savas ģimenes dzīvi,
vai arī paliks iestidzis tur, kur tu esi līdz mūža galam. Tā ir tikai vienīgi tava izvēle.